Ja mēs uzzīmēsim pulksteni, viņš sastāv no elipsēm. Jums vajadzēs uztaisīt vairākus. Ja mēs vēlamies ārējo maliņu palielināt, tad šeit, kur ir stroke, mēs viņu taisam tad lielāku. Iekšā mēs varam iekrāsot citā krāsā. Varam uztaisīt arī vēl kaut kādus smukus elementus iekšā. Tas jau būs vairāk atkarīgs no jums, kā tieši jūs vēlaties, lai tās izpaužās. Un tad, ja mēs runājam par kopēšanu, ja, mazliet atcerēsimies. Mēs veidojam objektu un, protams, viņu nocentrējam. Nocentrējam viņu pret to objektu, uz kura mēs viņu uzzīmējam. Tas ir ārējais mums objekts. Nocentrējam. Varam viņu pavilkt uz augšu, ja, lai viņš aizņemtu savu vietu. Ja mums nav vajadzīga kontūra, tad mēs viņu ņemam nost un iekšpusīti iekrāsojam tajā krāsā, kurā jūs vēlaties. Ja jūs vēlaties viņu uztaisīt mazāku objektu, ejiet tuvāk. Jo tuvāk jūs būsiet, jo vairāk jūs varēsiet ietekmēt objektu. Un tad mēs viņu kopēsim. Piemēram, šeit mēs redzam, ko. Mums ir 12 lielās svītriņas. Ja mums ir 12 lielās svītriņas, mums ir 360 grādi visam aplim. Mēs varam viņus dalīt. 360 dalam ar 12, mums sanāks 30 grādi. Ik pēc 30 grādiem mums ir šī lielā svītriņa. Ko mums vajag izdarīt? Mums vajag rotēt objektu šo pareizi. Tātad mēs noklikšķam uz rotācijas rīku. Mēs sameklējam centru, tad nospiežam Alt, un tad tikai nospiežam kreiso taustī. Tad mums parādās lodziņš, kurā mēs ierakstam 30 un liekam kopiju. Un Ctrl D skrienam apkārt. Ko mēs šeit varam izdarīt? Mēs varam droši arī visas tās svītriņas sagrupēt. To mums vieglāk būs visas svītriņas ieraudzīt tieši slāņu lodziņā. Mēs varam šeit viņus visus atlasīt, noklikšķinot uz vienu, pieturu Shift, noklikšķinu uz pēdējo, tad viņi visi tā atlasās. Ja. Mums vajag viņus iezīmēt savādāk. Okay. Var atlasīt tikai visu un ar Shift pieturot izņemt laukā tos, kurus nevajag. Tad mēs redzam, ka visi, kāpēc viens vēl nav. Šito arī vajadzēs. Nu, re. Un tad sagrupēju Ctrl G. Tas vienkārši ir vieglāk un arī var šos divus apļus arī sagrupēt, ja jums būs divi. Un tad ļoti līdzīgi mēs taisam ar mazām svītriņām, arī taisnes stūrītes. Mēs varam paņemt viņu no intersekt podziņas, uzzīmēt viņu uz leju. Varam paņemt kaut kādu smalkāku krāsu. Izņemšu laukā kontūru. Un arī viņu vajadzēs mums nokupēt. Tad rotācija, centrs,
Sākumā viņu sameklēju. Šī gadījumā var mazliet aizskriet kaut kur tālumā. Var arī ar pelīti uzskriet virsū aplim, lai jūs redzētu, kur centrs ir, un tad viņu vieglāk būs sameklēt. Tad nospiežu Alt, noklikšķinu kreiso taustiņu, un tagad mums vajadzēs daudz vairāk svītriņu. Tā, man liekas, ka viņas vajadzētu būt... Varētu būt 72, vai man liekas kaut kāda 5 grādi. Tā, cik mums ir svītriņa? Ja zīmēt 60 svītriņas, tad 6 grādu leņķis sanāk. Jā, nu kaut kas tāds arī jābūt. Tā, un tad mēs nokopējam. Skrienam apkārt. Nu, kur ir. Un tad tas svītriņas, kas ir pa virsu, mēs viņus varam vienkārši izņemt laukā. Ja nevēlaties viņus dzēst pa vienam, jūs varat principā iezīmēt grupu ar jūsu šiem taisnstūriešiem un pacelt viņus uz vairākiem slānīšiem uz augšu. Jā, un tad viņi vienkārši paslēps. Protams, tas nav labākais, labāk izdēst liekos objektus, bet citreiz, protams, var arī tā izdarīt. Bet jo mazāk lieku objektu, jo labāk. Nu, re. Un tad jūs izvēlaties, kā jūs zīmējiet līnijas aplītī. Ir vēl tāda lieta, mēs tagad apskatīsim kopā ar jums arī līnijas. Tātad, ja mēs ņemam līniju, mēs viņu zīmējam, kliku turu velku. Ja, jūs varat pieturēt shift, lai viņa taisnā līnijas uzzīmētos. Viņai būs krāsa kontūra. Ja? Šeit mums ir biezums. Un, ja mēs atvērsim vaļā stroke ir līnija, viņai mēs varam pamainīt parametrus. Mazliet aiziešu mazliet tuvāk, lai jūs redzat. Jā, kur šeit redzēt, šobrīd viņa ir tāds tā kā taisns stūrītis. Jo viņa tas cap, viņa ir bat. Mēs varam viņu arī uztaisīt ar nopaļojumu. Šī gadījumā nogriezt nešķirsies baigi no šī, bet, kā jūs redzēt, viņš veido viņu tā kā mazliet ārpusītē. Tad viņš palielina līnijas izmēru. Labāk šo var redzēt uz taisnstūriem. Ja, tad šeit jūs varat vienkārši izvēlēties, kādu jūs vēlaties. Corner arī vairāk pie taisnstūriem vai daudz stūriem citiem. Ja? Kāds viņam ir tas stūrīts. Align stroke arī sarežģītās figūrās būs tad redzams, kur tieši viņš iet. Nodemonstrēšu. Tad, ja es uzzīmēju taisnu stūri, kur ir taisns stūris bez kontūrām, un te man būs kur ar kontūru. Noklikšķinu, aizēju uz stroke, taisu nopaļotu stūrīti, nopaļot stūrīti pie corner, piedodiet. Ja, jo tas ir, tā nav līnija, cap, kad ir atvērta līnija, tad, ja, viņš to parāda. Corner, tas ir slēgtajās līnijās, tur, kur uz stūri, tur, kur uz līnija savienojās, tad tur viņu veido šāda veida. Formu, ja. Un align stroke, tad šobrīd viņš iet align stroke to center. Jūs redziet, ka kur pati līnijas centrs ir šeit, un biezums, ja, līnijas biezums, viņš iet vienlaicīgi gan uz ārpusi, gan uz iekšpusi. Redziet? Vienlaicīgi, vienādi.
Ja mēs paņemsim align stroke to inside, te, kur viņš paslēpja uz iekšpusi no strokām. Redziet, kā viņš atšķirās tagad. Un arī, ja mēs varam izdarīt to uz ārpusi. Tad šobrīd šie divi taisni stūri ir ar 2 punktu kontūru līnijas biezumu. Un viņi pilnīgi dažādi atšķirās. Tā kā izskatās, redziet, vienam stroke ir uz iekšpusi, otram uz ārpusi. Un principā tas kvadrāts viņš ir šīs, jā, tas ir tas pats. Tāpēc esiet ļoti uzmanīgi. Pēc noklusējuma, kad mēs sākam zīmēt, tad viņam ir šīs te variants, jā, kad viņš ir centrā. Un vienkārši ņemiet vērā, jo tas baigi ietekmēs uz jūsu pielikšanu un uz objekta izmēru. Re. Ja mēs ņemam tagad arī līniju, šeit viņam ir arrowheads, un mēs varam iedot viņam bultiņu. Un kā jūs redzēt, mums nevajag viņu zīmēt pašiem. Jā, jūs varat vienkārši izvēlēties. Tas ir viena maliņa, otrā maliņa. Jā, var izvēlēties. Tad bultiņa. Un tad jau tik sirsniņu vajag uzzīmēt. Ok. Tad mums ir uzdevums šobrīd uzzīmēt pulksteni. Jūs varat izvēlēties, cik daudzus vēlaties iekšā svitriņas, kādas svitriņas ar nopaļojumiem, vai, piemēram, vēl kaut kas tur būs, jā, izdomāsiet droši. Galvenais izmantot rotāciju, jā, nelikt ar roku, uztaisīt maksimāli precīzi, skaisti, jā, var izmantot gradientus. Gradientu būs tikai uz iekšpusi, jau uz kontūru viņi nedarbosies. Un tad izvēlēties, kādas bultiņas jūs vēlaties. Vēlāk mēs apskatīsim arī tālāk šitos. Ja? Ir vēl daži interesanti momenti, ja mēs runājam par līnijām. Šeit pie stroke ir dashed line. Dashed line nozīmē punktieri līnijā. Mēs varam viņu noklikšķināt, tad mūsu līnija pārvēršas par punktieri līniju. Noklikšķināšu arī uz aplīti, es tasīšu arī kopiju, un man ir stroke un dashed line. Mēs varam viņu koriģēt. Piemēram, šobrīd te ir 12 punkti, diezgan liela, mēs varam uztaisīt, piemēram, 5. Vai arī varam uztaisīt 2, varam uztaisīt 1. Un tad redziet, mums jau paliek ļoti mazās svitriņas. Jā, var arī ar to ielikt klāt, lai tas būtu mūsu pulkstenīts. Protams, tad ir mazliet sarežģīti tai dabūt precīzu skaitu. Bet ir vēl viens moments, ja mēs gribam, lai mums būtu punktiņi. Lai mums būtu punktiņi, mums pirmām šeit parametram jābūt 0, un šitam parametram cap jābūt round, obligāti. Un tad mēs varam pielikt klāt, kāda mums ir gap. Gap ir atstarpe. Stroke labāk, lai būtu align caur centru. Un tagad, kā jūs redzat, man parādījies te punktiņi. Ja? Viņi ir aplīši tagad. Gap mēs varam mainīt, cik lielu mēs viņu vēlamies. Vai cik mazu. Kur pie 6 mums smuki diezgan parādās tie punktiņi priekšpulksteņa.
Nu jā, vienīgais, tad, kad jūs mainat savu izmēru, ja, tad diametru, tad viņš var mazliet paskriet. Jo tad, kad mēs ar altu viņu samazinām uz iekšpusi, tad, protams, arī visi punktiņi saka kustēties. Šis ir tātad vēl viens variants, ko mēs varam izmantot. Lūdzu, pamēģiniet, vienkārši nokopējiet savu pulksteni blakus, kas jums ir bijis, ir sanācis, ja, un ielieciet iekšā punktiņus. Uztaisiet arī līniju, dashed line, lai varētu paskatīties, kā tas jums sanāk. Vēlreiz jūs sākumā zīmējiet, tad pie stroke jums jābūt parametriem nopaļotiem, dashed line jābūt 0 un jābūt kaut kādam gap. Un tad jums automātiski parādās punktiņi. Ir vēl viens moments. Es parādīšu uz taisnu stūra. Šeit ir divi parametri, ko mēs varam izvēlēties, jo šīs otrs, viņš aligns dashes to corners, tad viņš maksimāli mēģina izvietot jūsu dizainu smuki pie stūrīšiem. Redziet, stūrīši tiek aizpildīti. Ja mēs šo pogu neieklikšķinam, mēs ieklikšķinam citu, tad rekur mums var būt nesmuki stūrīši. Ja, šādi interesanti te vēl kombinācija. Ilustratoram ir vēl viena ļoti interesanta funkcija, kas saucās appearance. Es tagad palielināšu stroke, un stroke palielināšu uz abām pusēm. Un parādīšu, kā mēs varam pievienot vēl papildu strokes tikai iekšā. Mums nav jāveido kopijas, jo kā mēs parasti izdarītu, mēs parasti uztaisītu kopiju šīm objektam, tad samazinātu stroke, pārkrāsotu, ja? Un tad mums būtu vairāki objekti. Bet mēs to varam darīt viena objekta ietvaros. Tātad, izmantojot window appearance, šeit ir appearance, šis izskatās tā kā saulīte, ja, šeit panelē. Un ko jūs šeit redzat? Tad te ir loks, kur ir fill un stroke, redziet? Šobrīd mums ir jau fill, mums ir balts aplis ar 8 punkti, ja, biezu kontūru līniju. Un mēs varam pievienot vēl vienu kontūru līniju, trakie, add new stroke, pievienot jaunu kontūru līniju, viņš pievieno vēl vienu kontūru līniju. Un mēs varam viņai pamainīt krāsu un biezumu. Un redziet, tas nav aizpildījums, jo aizpildījums mūsu aplis ir balts. Mums ir tagad melnā krāsā kontūra 8 punkti un ir violetā krāsā kontūra līnija 6 punkti. Varam pievienot vēl. Atkal varam iedot kādu citu krāsu, vēl samazināt. Vēl varam pievienot. Un tas viss ir viens. Un te tā kā strokes ir uz šo pusi, ja, tā kā uz abām pusēm. Mēs varam arī visu izdarīt to pašu, tā kā spēlēties ar viņiem. Varam arī pievienot vēl vienu filu. Ja, šobrīd filu mums ir balts. Bet parasti filu pievieno pie teksta. Un to es parādīšu, kad mēs runāsim par tekstu. Ja neatcerēšos, tad jūs varat droši man tad atgādināt, ja, kā to var taisīt un kā ar viņu var
kā viņu var tad izmantot. Šobrīd viņam tā kā nav baigās jēgas. Nu, šitā interesanti mēs varam veidot, un tas joprojām ir viens objekts. Ja, mums nevajag neko negrupēt, nekur viss viena objekta ietvaros. Izmēģinām. Mēs izveidosim logotipu, izmantojot figūras. Ja? Šobrīd mēs neskatāmies to kā uz tekstu, mēs skatāmies to kā uz figūrām. Ja? Tad mums būs vajadzīgi taisni stūri un viens aplis. Ārpusē mums te arī ir taisni stūris ar nopaļotam maliņam, to mēs beigās pat uzzīmēsim. Un mēs izveidosim šeit taisnu. Ja? Mēs neveidosim šo te smuku lietiņu. Tātad, ko mēs darām? Jūs varat arī sev, lai būtu vieglāk nokopēt Illustrator logo, uzrakstīt AI logo, aiziet uz attēliem un viņu iekopēt iekšā, tā lai vienkārši jums būtu vieglāk, bet var arī bez. Bet, lai proporcijas paliktu, es rekomendēju ar. Un, principā, ko mēs varam izdarīt? Mēs varam arī atstāt šo objektu bez strauka un varam viņam uzlikt opacity. Opacity šeit pie properties ir mūsu caurspīdīgums. Tad vienkārši jūs labāk redzat objektu. Un tad jūs precīzāk varēsiet viņu te nolikt. Neskatieties, ka te ir arī nopaļojumi visādi mazliet, ja? Mēs taisīsim ar taisnām līnijām. Tālāk, ko mēs redzam? Mums ir, šis objekts ir it kā jāpagriež, bet īstenībā mums nav viņš jāgriež, jo, ja mēs viņu griezīsim, redziet, tad mums tiek pazaudēta kāja, ja, ka viņa nestāv vairs uz zemes, un arī šeit galo tagad nebūs precīzi jāstāvēs. Tad, kas mums ir jāizdara? Mums ir jāizbīta šie te punkti pa labi. Arī mazliet uztaisīšu precīzāk, ja? Tātad, mēs paņemsim balto bultiņu, Direct Selection Tool. Un redziet, tagad objekts tiek atlasīts kā zilie punktiņi, ja, kvadrātiņi. Ir jānobloķē zīmējums. Object look, mums jāuztaisa look selection. Jā, lai šīs te neizbīdās. Un tagad mans objekts, Direct Selection Tool, atlasa šos divus mezglus. Redzēt, šitie divi tagad ir tumši zilā krāsā, šie nav. Ja? Mums vajag, lai būtu tieši šie punkti. Un tad klikturu valku viņus pa labi. Un rekur izbīdu. Viss viņi stāv šobrīd vietā. Šito daru mēs netaisim, ja? Mēs vienkārši viņu izlīdzinām. Jā, noliekam tā kā ir. Ja jūs ar bultiņas vēl klikšķināsiet uz tastatūras, tad, protams, viņš arī skries turpu šurpu. Ko tālāk mums vajag? Mums vajag šo objektu nokopēt spoguliski. Ja? Spoguļattēls kā mums bija? Šeit reflect. Tātad pret šo te viduspunktu varam viņu izlīdzināt vai arī rekur šiten, pieturot Alt, noklikšķinu. Un mums vajag viņu vertikāli, tā kāpēc mums viņu izmētījies. Aiziesim pie Selection Tool, lai mēs neko nevaram uztaisīt neprecīzi. Kas tur notiek? Ok, kaut kas viņam nav. Tad es vienkārši uztaisīšu kopiju un uztaisīšu reflect. Un tad pieliekam klāt šitā. Ja, te ir smuki. Atkal atceramies, mēs nemēģinām neko vēl te pielīdzināt. Mēs vienkārši orientējamies plus mīnus pēc ārējās formas. Ja? Tālāk.
Mums būs vajadzīgs šeit taisns stūris. Rekur. Un te tas pats taisns stūris un aplis. Vienīgais mums būs jānoliek precīzi. Ar shift vēl uztaisim, lai precīzi apliec. Nocentrējam vienu pret otru obligāti. Un tad šeit, ko mums vajadzēs uztaisīt? Pirmkārt, tu pasitī uz 100, jā. Un tad atlasu visus objektus 3 un ar shape builder iekrāsojam, lai tas ir viens objekts. Jā, arī kur ir. Un tad beigās mums vēl ir nepieciešams taisns stūris ar nopaļotam maņam. Ne tik stiprām. Kur viņš ir. Protams, varam vēl pārkrāsot. Varam arī paņemt ar pipeti krāsu. Un šitā. Tad beigās sagrupējam. Ctrl+G. Kontūram vēl ir dažas interesantas īpašības. Tātad šeit blakus stroke, jā, te ir stroke, kuru mēs varam mainīt, bet nokopēšu dažas kopijas. Un mēs varam uzlikt profilu. Profili te ir dažādi, un viņi, protams, izskatīsies mazliet savādāk uz katram. Un ir diezgan interesants. Ups. Tā, kaut kas tur nav.